Šī ir ļoti forša 45 colu lielā formāta kamera, mazākā no lielajām un koka un baigi forša, bet šī lielāko daļu laika stāv plauktā. Tāpēc noliksim viņu atpakaļ plauktā, jo šoreiz raidījums par filmu kamerām, kuras es patiešām lietoju. Gan komentāros, gan e-pastos jūs esat rakstījuši, ka interesētu kaut kas vairāk par filmu lietām, un, godīgi sakot, man arī pašam vairāk interesē kaut kas par filmu lietām, jo pēdējā laikā es esmu diezgan daudz sācis ar to atkal nodarboties. Tāpēc pirmā kamera no aktīvo kameru sarakstiņa ir nekas cits kā Smena 8M. Jā, Smena 8M. Un jā, zinu, man ir tāda bija, un visi ar to ir fotografējuši un tā tālāk, bet šī ir ļoti īpaša kamera. Man īpaša, ar šo viss sākās. Tā ir mana pirmā fotokamera, pirmais fotoaparāts ar visām oriģinālajām uzlīmēm, ja kādas varēja dabūt 80. beigās. Tad šai kamerai ir plus mīnus 40 gadi, un tā ir tā pati kamera, kas ir redzama tajā fotogrāfijā. Šai kamerai ir 40 gadi, un tā ir ar mani kopā 40 gadus, un tā ir mana pirmā kamera, pirmā filmiņa, ko es izfotografēju, un viņa joprojām strādā. Te ir uzlīmes, te ir kaut kas šūts, ko es ļoti labi atceros, un te ir arī uzlīmes, kuras es vēl jau vairāk ļoti labi atceros, kur mēs viņas dabujām, nav ne jausmas, bet tā laikā uzlīme, ka Coca-Cola bija kaut kas ļoti īpašs. Fotogrāfijas ar Smenu ir kaut kas starp piktoriālismu un alu zīmējumiem. Pilnīgi godīgi, tas ir kaut kas diezgan briesmīgs, bet ja māk to lietu darīt, tad ar šo fotogrāfijas sanāk tīri labas, un arī skatoties pirmos negatīvus, pirmās filmiņas, tīri labs rezultāts. Tā gan laikā es gāju kursos un nopietni mācījos šo lietu. Bet, ne tikai sentimentāla vērtība, bet arī, godīgi sakot, paņemt un kaut ko izfotografēt ir izaicinājums. Tehnoloģija primitīva, tehnoloģija ļoti vienkārša, bet fotografēt var. Nākamais brīnums manā kolekcijā, jeb aktīvajā somā, ir Pentax 17. Ļoti maza, ļoti jauka, ļoti jauna. Šī ir jaunākā kamera, kāda vispār tiek ražota filmiņu pasaulē. Un šis ir Pentax 17, kas ir puskadra kamera, tātad crop sensors. Smena ir full frames, ja jūs jautājat. Ja? Tātad šis ir crop sensors un kāds sensors? Crop kadrs. Filmiņa crop kadrs. Attiecīgi no vienas filmas mums sanāk 72 kadri, kas ir drausmīgi ilgi un drausmīgi nogurdinoši, bet šis ir vienkārši, tā ir salīdzinoši kvalitatīva optika. Kaut kas bišķi labāks kā Smenai, manuprāt, jā. Un rezultātā jūs varat darīt visu kaut kādas lietas, te ir visādi režīmi, te jau ir kaut kāda kontrole, pusautomātiski, Smena viss ir manuāli un tā tālāk. Tātad šis ir ļoti jauks, ļoti foršs, ļoti stilīgs, un šo jūs droši vien esat redzējuši sociālos tīklos ļoti daudz kur. Šis ir interesants ceļojuma aparāts, ko paņemt līdzi. Ar labu filmu rezultāts ir absolūti ļoti jauks. Jums ir 72 kadri vienā rullī. Jūs varat aizbraukt ceļojumā, ar viņu pafotografēt un padarboties. Mazliet jāpiešaujas pie vadības, pie fokus ir ar skalu, tāpat kā Smenai. Un ir kaut kāds auto, ir mazliet arī pat zipspuldze, tā ka var taisīt visādus brīnumiņus. Jebkurā gadījumā šis ir tāds moderns filmu aparātiņš, ieliekam filmu un diezgan interesanti un moderni varam padarboties. Nākamais ir kaut kas ļoti īpašs, tā ir caurumkaste numur 4 Raimo Lielbrieža izpildījumā no ozola koka un absolūti roku darbs ar caurumu objektīvu vietā. Tātad pinholes kamera, jeb caurumkaste 4x5 colas, izmantoju savā laikā diezgan bieži. Man pat ir neliela kolekcija ar pinholes šiem negatīviem un arī fotogrāfijām uztaisītām. Diezgan interesants pasākums. Ja gribās, vajag, protams, lielo skaneri, vajag lielo palielinātāju, bet absolūti unikāls eksemplārs. Un šis ir no paša Raimo Lielbrieža rokām nācis, absolūti unikāla lietiņa. Un arī, diemžēl, plauktā diezgan daudz laika pavada, bet tad, kad nāk pinholes diena, tad es šo izvelku ārā un kaut ko ar to padarbojos un noteikti kaut ko interesantu uztaisu. Bet pie lielajiem aparātiem. Lielais aparāts numur 1, nekas cits kā Nikons FM2. Absolūti mana mīļākā full-frame fotokamera. Absolūti. Šis ir kaut kāds 3. modelis, kas ir manā īpašumā. Pirmie 2 ir devušies kaut kur pasaulē.
kaut kur tālāk, un ir bijuši vēl vis kaut kas, bet Nikons FM2 ir tieši tas, kas man ir viss tuvākais. Pirmkārt, fantastiska optika. Visa vecā Nikon AI optika, kas ir vienkārši leģendāra laba, un es viņu varu likt arī uz digitālajiem. Šis ir konkrēti 50 mm 1.2 objektīvs, arī visai grūti dabujams, visai labs, visai restaurēts un tā tālāk. Un kamera ir vienkārša, slēdža laiks, diafragma, viss ļoti vienkārša, bet ir iekšā eksponometrs, kas tomēr slinkajās dienās daudz maz palīdz. Ir mazliet tehniski gļuki, mazliet pārtinamais, tātad var viņu viegli pārtīt 2 kadrus uz priekšu. Var sataisīt, bet negribas jaukt ārā. Bet tā ir klasiska spoguļu kamera, ļoti ērta rokā, ļoti vienkārša un ļoti uzticama. Jo tad, kad darbojas visu laiku un varbūt kaut kas mazliet grab, bet kurš no mums mazliet negrab. Un šis ir ļoti foršs eksemplārs. Šo es dabūju pirms kaut kāda laika 3. versiju. Viena man saplīs, vienu es nezinu, kāpēc pārdevu, un šī ir 3., kura ir tāpēc, ka vajag, tāpēc, ka gribās, tāpēc, ka tas ir foršs leģendārs modelis, kurš vienkārši varētu būt visu laiku somā. Bet šo ir ļoti forši paņemt līdzi, un kopā ar Pentaxiņu šis ir 2 tādas staigājamās kameras, kurām varētu arī kaut kur uzkāpt kalnā, vēl kaut ko, un kurām vienkārši ikdienā ir forši aiziet un kaut ko pabildēt. Zinu, ka vārds viņš bija virsū. Tātad ļoti foršs aparāts un ļoti uzticams, ļoti vienkārši, ļoti mehānisks. Eksistē principā viņš arī bez baterijas, tātad pilnīgi mehānisks slēdzis, un ja nav baterijas, var iztikt un var darboties ļoti labi. Tātad tāds, postmodernais aparātiņš. No visām spoguļu kamerām šis ir absolūti labākais. Es zinu, ka daudziem patīk Olympus, daudziem patīk Fuji, kas vēl kaut kas. Es esmu mehānikas ziņā Nikon cilvēks, un man absolūti FM2, FM3 modelīši EM ļoti tuvi, ļoti forši, man viņi patīk, gan kā viņi rokā, gan kā viņi darbojas, gan kā viņi skan, un kāda bilde sanāk no tās optikas. Tā ka, ja jūs meklējat kaut ko tādu puslīdz nopietnu, ar ko varētu veikt visādus varoņdarbus filmu frontē, tad Nikon FM, EM sērija ir tas ir absolūti tas, ko es varētu ieteikt, un tas, kas ir ļoti forši noderīgs. Šis raidījums arī ir domāts vairāk tā kā padoms, kas ir labs, kas mazāk labs, jo šīs kameras, kas ir šeit, tas ir tāds izfiltrējies tas, ko es patiešām lietoju. Es ļoti daudz nopērku, pārdodu tālāk, aiziet, nav īsti tas, nav pieķēries, bet šie aparātiņi ir tie, ar kuriem es ikdienā darbojos, uz kuriem es paļaujos, un ko es arī varu droši ieteikt citiem. Nākamā smaga artilērija ir pavisam nesens ieguvums, un tas ir kaut kas ļoti fantastisks. Tas ir Rolleicord, vēl ne Rolleiflex, bet Rolleicord. Tātad salīdzinoši vecs aparāts un salīdzinoši labi saglabājies, un gluži kā es. Un ļoti vienkārši, nekāda eksponometra, nekā, slēdzis 2 objektīvi, fokusējās visa priekša grozās, tātad, redzat, tas ir klasisks divacis. Un mums ir, Padomju Savienībā bija zināms ļubiķeļi un vēl vis kaut kas. Man bija Jaši, kas šāda veida savā laikā arī ļoti foršs aparāts, bet vienmēr ir kaut kāda problēmas ar fokusēšanos, vēl kaut kas. Un tad, kad es nonācu ar šo saskarē, es sapratu, ka šis ir kaut kas ļoti foršs retro. Un tad es izbildēju pāris filmas, fantastisks rezultāts, un man patīk ar šo ļoti darboties. Pirmkārt, mēs redzam visu spoguļu attēlā, te nav nekāda prizmas, te ir tikai matstikls, tad viss ir apgriezts riņķī, un komponējot un fotografējot ir ļoti jādomā, tāpēc, ka visa pasaule ir otrādi, un tas ir viens no tādiem sīkumiņiem. Nav spoguļa, nav nekā, tātad te ir vienkārši slēdzis objektīvā, ļoti primitīva, ļoti vienkārša lieta, nekāda eksponometra, kā es teicu, bet kastīte pats par sevi ir ļoti forša, ļoti stilīga un absolūti 100% darbojas. Šos var dabūt salīdzinoši nelielās naudās, bet ir jāmeklē labā stāvoklī, kas būtu tīrs, kam būtu laids sīli, tātad gaismas drošās blīves saliktas vai atjaunotas. Un šajā gadījumā konkrēti Rolleicordam, kas ir ļoti forši, atšķirībā no daudziem citiem, no Jašikas, no tiem pašiem ļubiķeļiem, ka korpus
ir monolīts, vai nu liets vai frēzēts, visticamāk liets. Tātad šis korpus ir monolīts, alumīnijs, attiecīgi spraugas gaismai ir tikai šī maliņa, tātad nomainām vienu gaismas blīvi vākā, un viņš mums atkal darbosies un turēsies, un, godīgi sakot, var iztikt arī bez tās gaismas blīvas, jo viņš ir tik primitīvi uztaisīts, tā mala ir liela, ka viņš faktiski ļoti, ļoti hermētiski pret gaismu noslēdzas, un viss. Tātad no visiem divačiem, kas man ir bijuši, nu varbūt Mamiya C300 tur sērija kaut kur, šīs ir absolūti tik forši uztaisīts, tik elementāri, tātad tas ir alumīnija gabals, un pats par sevi tur nekas nevar spīdēt garām, nekas tur nevar sabojāties. Un tieši šī vienkāršība šo aparātu padara ļoti, ļoti superīgu. Man ļoti patīk rezultāts. Godīgi sakot, es nevaru sagaidīt, kad es atkal ar šo iziešu pastaigāt un kaut ko pabildēt, jo atšķirībā no Nikoniem, piemēram, kur mēs varam mainīt optiku un likt kādu gribās optiku, šeit optika ir viena, tas ir viens objektīvs, tas ir Franke un Heideke Braunšveigs. Objektīvs ir Xenar 75 mm 3,5 Schneider Kreuznach, ja? Schneider Kreuznach Xenārs. Un objektīvs ir ļoti, ļoti fantastisks, ir īpatnējs zīmējums, objektīvs ir ļoti vienkāršs, tur ir maza lēcas iekšā, un tieši tas uz vidējā formāta 6x6 kvadrāta kadrs, šī tiešām fantastiska lieta. Lietošanā, protams, tas ir mazliet grūtāk, jo ir jāpārzina mazliet kaut cik ekspozīcija un gaismas uzvedība dabā un tā tālāk, un tāpēc man ir ļoti foršs, mazs, atkal vienkāršs, primitīvs. Visas foršās lietas ir vienkāršas un primitīvas. Eksponometriņš, kas ir no modernās pasaules, Twinmate L208, tas ir, manuprāt, Sekonic, jā, un ļoti vienkārši, ļoti, kā lai pasaka savādāk, vienkārši, primitīvs, nē, bet šis darbojas ļoti precīzi, jāpārzina, protams, ir ekspozīcijas pamati un tā tālāk, un šis komplektā ar šo aparātu pirmajam kadram nomēram gaismu, tālāk ejam strādājam viskaitībā. Šī ir ļoti forša lieta, viņa maksā absolūti maz, 30 eiro kaut kas tāds, bet ar filmu aparātu tas jums ir kabatā ļoti, ļoti labs palīgs un labākais draudziņš. Tātad vienkārši eksponometrs kabatā un ejam darbojamies. Šajā, protams, iet iekšā lielā filma 120, kuru šobrīd jau nopirkt var visādos variantos, un, godīgi sakot, te sākas arī liela atšķirība. Man patīk vidējā formāta filma, platā filma pret 35, jo platā filma mazāk bet pievelk putekļus, tātad ir mazāk statiska. Kāpēc tas tā ir, es joprojām neesmu noskaidrojis, bet kaut kas tur ir saistīts. Es nezinu ar ko. Lielā filma mazāk pievelk putekļus, vieglāk strādāt laboratorijā, vieglāk skenēt, lielāks laukums, lielāka izšķirtspēja, smukāku graudu var izpildīt un tā tālāk, attiecīgi lielais kadrs. Man tomēr lielais kadrs filmas fotografijā patīk labāk. Šie divi puskadrs un pilnais 3,5 kadrs ir forši, bet mazākam izmēram. Būsim reāli, ja gribās 40x40 kvadrātu uzkopēt, tad no šī būs mazliet jāpacīnās, un tas rezultāts arī būs tāds, tāds pa galam, pa gabalu skatāms. No šī jau mierīgi var taisīt lielākus formātus, lielais negatīvs, attiecīgi atkal pēc tam rezultāts ir, bet atkarīgs, ko jūs darat. Ja jūs skenējat, tad jums ar šiem pilnīgi vēl pietiek, un to visu var izdarīt. Tālūk, ja gadās dabūt labu zivaci, nekad nepārdodiet, turiet somā, kabatā, plauktā, vienalga, kur vērtība šīm lietām tikai un vienīgi pieaug, jo neko jaunu vairs neražo, izņemot Pentax 17. Un šai gadījumā šis aparātiņš man trāpījās ļoti labā stāvoklī, tāpēc ir prieks, un ja gadās kaut ko tādu ieraudzīt, ņemiet ciet, nenožēlosiet, būs ar ko strādāt. Tālāk mums ir pavisam jau smagāka artilērija, bet šis ir arī fotoaparāts, kuru es esmu nopircis otro vai trešo, un šī ir Mamiya, kā viņa saucās pareizi, 645 Pro, un īpatnēji tas ir mazais kadrs uz platās filmas, 6,5 x 6 cm, bet šis ir
salīdzinoši moderns, 90. beigas modelītis, kompakts, un šajā gadījumā te ir ļoti, ļoti fantastiskā optika, kas ir 80 mm f1.9 vidējā formāta objektīvs. Tas ir kaut kas ļoti, ļoti unikāls, un arī šis objektīvs man ir otrais pēc kārtas, jo pirmais kaut kāds bija uznācis melnuma aptumsums prāta, kad es diezgan daudz ko pārdevu, bet pēc tam pēc gadiem atkal es šo dabūju atpakaļ. Šī ir kamera, ar ko es esmu visvairāk fotografējis ar filmu. Vislielākais arhīvs negatīvu ir ar šo kameru, nevis ar šo, bet ar šo modeli, jo šo modeli es precīzi tādu pašu sameklēju pirms vairākiem gadiem, nopirku atkal, jo man ar to savā laikā jaunībā ļoti, ļoti patika strādāt un ļoti darboties. Ir mazi tehniski kaut kādi, kā saka, vai lietiņas, vai īpatnības, jā, ar ko ir jāsadzīvo, bet iebūvēts eksponometrs, pat eksponometra režīma, ekspo korekcija, var sakot, absolūti moderna sistēma, uz kā Mamiya jeb Phase One vēlāk uzbūvēja digitālo versiju, un uz šīs bāzes vēlāk radās arī tas, kas mums šobrīd faktiski ir Phase One versijas, Mamiya AFD un tā tālāk. Tātad jau digitālie vidējā formāta sensori, bet šis ir sākumiņš visam, un šis sākumiņš ir ļoti, tātad, jā, mazais kadrs, 6x45, tas nav 6x6, bet platā filma. Un tieši šī iemesla dēļ, man pat bija versija ar automātisko motoru, kas pārtina kadru automātiski, kas bija baigi forši. Šī iemesla dēļ man šis ļoti patika gan studijas darbos, es pat šo esmu kāzas fotografējis, un kaut kur ir negatīvi, tas bija absolūti ērts aparāts ar rokturīti. Viņš paliek ļoti, ļoti ērts, ļoti foršs, un var dabūt ļoti labu kvalitāti arī šodien salīdzinot ar digitāliem aparātiem. Plus šai Mamijai ir pieejama ļoti, ļoti liela optikas, nu ne milzīgs krājums, bet liels optikas, kā lai saka, izvēle, ja? Tad mēs varam dabūt optiku ļoti daudz dažādu. Izvēle ir salīdzinoši liela un salīdzinoši kvalitatīva optika, kas nemaksā dārgi, un tas ir viens no lielajiem plusiem, jo, piemēram, Nikonam labu objektīvu šobrīd nu jau paliek jau dārgi, 500, 600 uz augšu un tā tālāk. Tad Mamijai 645 optiku joprojām var dabūt pa 200-300 eiro ļoti labus, interesantus objektīvus. Nu, protams, ne 81.9. Tas maksās pie 1000 eiro, esiet gatavi. Tas ir unikāls objektīvs. Viņš fantastiski izskatās uz digitālās kameras ar pārēju. Viņš fantastiski izskatās uz filmas, uzvedās. Tas ir vienkārši kaut kas unikāls. Un šī sistēma, godīgi sakot, man pietrūka vairāk tieši dēļ šī objektīva, mazāk dēļ pašas kameras, bet atkal sentimentāla vērtība, kas kaut kādā brīdī atgriezās somā, un ar šo es ļoti daudz staigāju, ļoti daudz darbojos. Šobrīd izskatās absolūti neērts brīnums, bet viņam ir rokturītis piepērkams klāt, ko es arī gribētu kaut kad dabūt, un tad paliek ērtāks pasākums. Visas standarta funkcijas, spoguļa pacelšana, tātad dubulta ekspozīcija, pultis un tā tālāk, un ļoti, es teiktu, viens no kvalitatīvākajiem pēdējiem Mamijas modeļiem, jaunākiem jau arī bija visādi brīnumi ar autofokus sistēmām un tā tālāk, bet šis joprojām ir modulārs, joprojām ir ļoti vienkārši, ļoti smuks matstikls, ja? Tāda forša lietiņa, ar ko ir patīkami darboties, patīkami strādāt, ir ļoti labs rezultāts, kā es teicu, tātad tas ir tāds kvalitātes ziņā kompromiss, platā filma, bet mazais kadrs, 6,5x6 un 4,5x6, tātad 45x70 mm. Un attiecīgi viņš labāk optimizē to plato filmu, sanāk 16 kadri laikam no filmas, un kvalitātes tādā ziņā ir pilnīgi pietiekama. Optika pret šo salīdzinot nevar salīdzināt, te ir absolūti kvalitatīva optika. Arī mūsdienu digitālajiem standartam šī optika ļoti, ļoti turās joprojām līdzi. Un, ko lai vēl? Eksponometrs, ISO kontrola, nu te ir viss. Šis ir labs moderns aparāts, ja jūs gribat ar filmu tā nopietni strādāt, tad meklējiet Mamiya 645, 645 Pro, AFD, 645D. Tur ir daudz modelīšu uz augšu, bet šos var šobrīd dabūt, principā vēl 3 ciparos var mēģināt dabūt, un jums būs ilgu laiku uzticams draugs, uzticams kvalitatīvs,
ja jūs to gribat darīt. Jo manā galvā un arī pieredzē ar filmu fotografiju, ja jūs gribat darboties puslīdz nopietni, un ar to es domāju uztaisīt kaut kādu izstādi, vēl kaut ko, tad jums ir jāskatās uz plato filmu, jo ar šauro filmu tas ir tādām vairāk ikdienas piezīmēm, un tomēr arī drukāt un kopēt un skenēt. Var no Nikona, piemēram, varētu saskenēt un varētu tās bildes sataisīt, bet, formāts ir kaut kur A3, maksimums vairāk te izvilkt īsti nevarēs. Un izstādē, ja gribās 60x90, tad vidējais formāts. Un arī strādāt, kā es teicu, ar vidējo, ar plato filmu ir vieglāk dēļ putekļiem un dēļ izšķirtspējas. Un tur ir daudz argumenti praksē. Šis ir pēc tam vieglāks rezultāts. Šis ir forši ikdienā, bet man personīgi reizēm sanāk ar to rezultātu vilties, jo daudz visādi tā filma ir trauslāka, emulsija trauslāka, skrāpējas, putekļi, un arī to izšķirtspēju no turienes dabūt, godīgi sakot, nevienmēr var to, ko gribētos. Tātad šeit tomēr tas mazā šaurā filma ir tāds, ceļojuma kompromisiņš, es teiktu, kaut kas tāds. Bet nebūsim, kā saka, neskaudīgi, bet kāds tas vārds ir īstais tur. Es tā neizdomāju, kas tas pa vārdu varētu būt. Bet jebkurā gadījumā šaurā filma man reizēm pietrūkst, platā filma, jā, tas ir tas, ar ko var nopietni strādāt. Lūk, un tagad ir palikusi vēl viena liela kamera. Es atbrīvošu vietu te kaut kur, kur nolikt, kas ir tāds ambiciozāks projektiņš, bet ir sava īpatnība, kāpēc man šis aparāts ir un kāpēc man viņš ļoti, ļoti patīk. Jā, tas ir Mamiya RB67. RB67 Pro S. Es nezinu, ko nozīmē Pro S, bet šis ir aparātiņš tāds lielākais un smagākais. Ar šo ir saistīti daudz visādi stāsti, gan ko es esmu redzējis, gan ko es neesmu redzējis, bet šis ir Mamijas pirmais modulārais profesionālais aparāts no RB sērijas. Tātad Mamijai lielā sērija ir divas nopietnas sērijas RB ar slēdzi objektīvā un mehāniskā versija, un ir RZ67, kas jau ir elektroniskā versija, kas arī vienā brīdī pārauga par RZ67D, tātad digitālo aizmuguri jau. Bet RB ir absolūti mehāniskā versija, un vienīgā lieta, kas šeit ir elektroniski, ir eksponometrs, kas ir iekšā šajā milzīgajā prizmā, kuru kaut kādā veidā varēja noņemt. Es gan sakot, baigi bieži viņu neņem nost, jo matstaklis smērējas un tā tālāk. Bet vienīga elektronika ir tātad eksponometrs, kas ir šeit prizmā. Tātad ekspozīcija mēra tikai šī kaste virsū, un tad es uzzinu, šeit saregulējot ISO, saregulējot ekspozīcijas soļus, es uzzinu, kāda būtu pareizā ieteicamā kombinācija. Es to varu izdarīt arī ar šo aparātu, vai ar telefonu aplikāciju, vai ar jebko, un tad man atliek uz kameras tātad izvēlēties slēdža laiku, kādu man vajag, bet šai sērijai īpatnēji tas, ka gan slēdža laiks, gan diafragma ir uz objektīva. Uz pašas kameras nav nekā, ir tikai pārtīšanas rokturis, pārtīt filmu, un fokusēšanās kloķis, kas tā kā bīda arī visu priekšu. Ja jūs neesat redzējuši, šis ir diezgan iespaidīgi. Aiziet kameras priekša, bīdās ārā un bīdās iekšā un atkal ārā pēc tam. Un šādā veidā strādā gan RZ67, gan lielie rolēfleksi, gan vēl viss kaut kas. Maināmas filmas aizmugures, kuras varam likt arī šauro kadru, gan 6x6, gan polaroida aizmuguri un tā tālāk. Tātad modulārā sistēma. Kas man patīk, šeit ir visi ļoti smuki metāliski chromēti, ļoti smagi. Šis aparāts ir smags. Šis ir joprojām ļoti labā stāvoklī. Šis ir, man liekas, vecāks par mani, bet tik tālu neesmu pētījis. Bet šeit stāv priekšā viens darbiņš, un tas darbiņš ir saistīts ar light seals, jeb gaismas tātad šo blīvju, jeb blīvējumu nomaiņu. Gaismas blīves var dabūt, es esmu pasūtījis, man godīgi sakot, ir atnākuši jau 2 komplekti, lai es šo varētu samainīt, jo te iekšā gaismas blīve ir vienkārši porolons, vecais labais, un porolons ar gadiem faktiski kaut kas notiek, viņam
mehāniski viņam, kad viņš mainās, viņš paliek lipīga masa, un viņš ir nolobījies. Attiecīgi, te sāk spīdēt gaisma no sāniem un tā tālāk, un šie blīvējumi ir jāmaina. Blīvējumus var dabūt, viņi maksā 11 eiro, var nopirkt eBayā. Tas viss ir ļoti, ļoti vienkārši. Nu, lūk, šī kamera reizēm prasa mazliet tādu servisa dienu. Es pieļauju, ka tās būs 2 vai 3 servisa dienas, kamēr es šeit visu notīrīšu, to, kas ir pielipis vecais porolons, nomainīšu visas blīves. Un tas ikdienā netraucē fotografēt, bet salīdzinājumā ar rolēkordu, kuram var nemainīt blīves, šeit tās ir jāmaina, jo te tomēr tas ietekmē beigās to rezultātu. Kāda jēga no šī milzīgā monstra? Mainām optika, ļoti kvalitatīva optika, ļoti interesanti strādāt, kas nav strādājuši ar leaf shutter, jo slēdzis ir pašā objektīvā, tas nozīmē vibrācijas īsti nekādas nav, bet šī kamera ir spoguļu kamera. Ar visu to, ka mums šeit ir slēdzis objektīvā, te tomēr ir spogulis. Spogulis ir milzīgs, un tas spoguļu trieciens ir diezgan milzīgs, bet viņš ir pēc ekspozīcijas. Tātad tajā ekspozīcijas brīdī paceļas spogulis, nostrādās slēdzis objektīvā, vibrācijas nekādas nav. Bet ņemot vērā svaru šim aparātam, kas nav mazs, un šis ir mazais objektīvs, ar lielāku objektīvu, te ir vēl kāds kilograms klāt, prasās statīvs un prasās attiecīgi tāds lēnāks process, un šo, godīgi sakot, no rokas fotografēt īsti neviens nedara. Es maz tā neesmu baigi redzējis, ka to darītu. Man patīk šo no rokas staipīt, bet tas ir visai smagi plecam, jo te ir svars. Un, jā. Kāpēc to darīt? Tāpēc, ka šeit ir 6x7 cm negatīvs, kas ir viens no lielākajiem tādā ikdienas lietošanā. Un 6x9 jau ir grūtāk, jo vajag specifisku palielinātāju. 6x7 standartā jebkurā vidējā formāta palielinātājā to var likt iekšā. Un arī sistēma tomēr ir diezgan modulāra un tāda universāla. 6x9 ar maināmu optiku, manuprāt, pat īsti nav. Varu kļūdīties, bet man liekas, ka nav. Tātad 6x7 standarts, negatīva izmērs, ļoti liela optikas izvēle. Optika ir ļoti, ļoti lēta pēc tā izmēra un pēc tā snieguma un pēc tās kvalitātes. Un attiecīgi arī to gadu profesionālā līnija, tā optika ir profesionāla, tā optika ir kvalitatīva, un tas rezultāts ir ļoti, ļoti fantastisks, protams, ja māk lietot. Nu, tad ir jāpārzina ekspozīcijas lietas, jāpārzina fizika un tā tālāk, bet ar šo var dabūt ļoti foršu rezultātu. Plus darbošanās ar šo mehānisko brīnumu atgādina kaut kādu steampunk filmu, un ir diezgan daudz jādomā par visādiem tehniskiem kloķīšiem, visādām lietām, kas tur, kas kā darbojas, kāpēc, un kurā brīdī kaut kas varētu nesanākt. Garām gājēji acīs, šis ir absolūti chromēti, spīdīgi uzrakstiņi, nu kaut kas Maybach vai Bugatti, kaut kas tāds, ja, tad izskatās ļoti iespaidīgi arī ar to, ka šai kamerai ir 40-50 gadi, un tas joprojām ir diezgan interesants tāds pasākums. Man savā laikā bija vairāki varianti RZ67 sistēmas, manuprāt, 2 vai 3 kameras ar objektīviem, bet atkal kaut kādā neprāta uzplūdumā es tās notirgoju, un pēc gadiem, kad es gribēju iegādāties atkal RZ67 sistēmu, tas jau maksāja. Nu, RZ kamera laba ar 2-3 objektīviem būs 3-4 tūkstoši, un tas ir apmēram tikpat daudz, cik nopirkt salīdzinoši modernu profesionālu digitālo kameru ar objektīvu, tāpēc šīs lietas paliek tikai un vienīgi dārgākas. Un, godīgi sakot, ja šodien būtu jāmeklē kaut kas RB vai RZ mamijas sērijā un jāpērk, būtu ilgi jāpadomā un jāpameklē nauda, jo visa šī tehnika paliek dārgāka. Tāpēc, ja jums ir, lietojiet, nepārdodiet. Ja jums nav, meklējiet kaut ko ļoti foršu, kas jums varētu noderēt. Bet šīs, principā, ir tās 6-7 kameras, ar ko es ikdienā darbojos. Vēl kaut kur bija viena panorāmas kamera, bet to es nevaru atrast. Ironiskā kārtā, lielākā daļa no šīm kamerām ir ražotas Japānā, un patiešām ražotas Japānā, nevis tikai dizainētas. Tātad visām ir uzrakstiņi Made in Japan, izņemot Vācijā ražoto šo brīnumiņu un šo, kas nav, un šis ir kaut kur Padomju Savienībā, un šis ir Latvijā taisīts. Bet lielākā daļa visas ir Japānas tehnoloģijas, un šī ir viena lieta, kas man ļoti, ļoti patīk visā šajā pasākumā. Paņemot rokā Nikonu 40-gadīgu vai paņemot rokā 50-gadīgu mamiju, nav šīs sajūtas, ka ir pagājis pusgadsimts. Te nav pagājis pusgadsimts. Viņa šāda pati bija no veikala 70 kurā tur gadā,
un tā kamera tāda pati ir tagad. Tā ir Japānas tehnoloģija, tas ir Japānas šis craftsmanships, jeb roku meistarība, un šis ieliec bateriju, un viņš strādā. Un tā ir tas, kas man patīk tajās kamerās. Tad man patīk Japānas kameras, man patīk Japāņu ražojuma kameras dēļ mehānikas, dēļ noturības, dēļ uzticamības un tā tālāk. Šajā rindā jūs neredzējāt nevienu zenītu. Man ir vairāki zenīti kaut kur kastē, sabērti un tā tālāk, bet tie, kas zina, ko es domāju par zenītiem, zina. Tie, kas nezina, nekad neiesaku pirkt zenītu fotoaparātu. Ja jums kāds dāvina, mēģiniet izvairīties no šīs lietas, jo zenīts ir tik ļoti tehniski neusticams, tik ļoti, ļoti nestabils, ka tas fotografēšanas prieks tur bieži vien kaut kur pazudīs, izzudīs, beigsies, un jūs vienkārši stiepsiet viņu visu laiku pie meistara un cerēsiet, ka kaut kas darbosies. Nebūs. Paņemiet jebkuru Nikonu, jebkuru Pentakonu, jebkuru Fujika, tās pašas Mamijas mazās kameras, ja, jebko, kur ir kaut cik mazliet Japānas roka pieskārusies, un tā mehānika izturēs vēl gadus 20, 30, tur nekas nebūs jādara. Ejiet un fotografējiet un priecājieties par to, kas sanāk. Ja jūs gribat konstruktoru, jā, tad ņemiet zenītu, jauciet, skrūvējiet, eļļojiet viņu paši, bet tas būs diezgan grūti. Nu, lūk, tādas, šī nav liela kolekcija, pasaulē ir daudzas lielākas kolekcijas, bet šie ir aparātiņi, ar ko es strādāju, šobrīd ar to man pilnīgi pietiek. Neko jaunu, varētu kādu leiku vienu jaunu, jā, kaut kādu M6 leiku varētu šeit kaut kur nolikt, bet tas kaut kad ļoti tālā nākotnē. Šobrīd man tāda ejošākie ikdienas aparāti ir šie divi, ar ko gribās ļoti kaut kur iziet un kaut ko pafotografēt, gan dēļ tās tehniskās, mehāniskās tādas, mehāniskā piedzīvojuma. Nu, te ir zobrati, te ir atsperes, te ir vēl zobrati un visādi kloķīši, un tas ir forši, un tas ir process. Ja? Tas ir vienkārši fantastisks process. Bet šis konkrētais process man šobrīd ir jāuzliek uz galda zem lampas un jāsamaina blīves. Ar to ir jārēķinās, bet tad tas būs absolūti jauns un visticamāk iegūs vēl kaut kādu pievienoto vērtību visā tajā pasākumā. Bet blīvju nomaiņa ir vienkārši, to var izdarīt pats. Tur nav nekas jāskrūvē, nav nekas jāzāģē, tas vienkārši nokasam veco, pieliekam jauno, bet tas ir ļoti smalks darbs, lai pēc tam tas darbotos zolīdi un tā kā tam vajag un gaisma tur neiet iekšā pa nepareizajiem caurumiem. Tālūk. Ja gadās mehāniskākas problēmas nopietnākas, tad ir grūti, jo Latvijā meistari joprojām ir tikai un vienīgi Brijāna ielā, un arī nelabprāt ņem, viņiem ir garas rindas un daudz noslodze, tāpēc es ieteiktu pērkot aparātus ļoti rūpīgi izmēģināt, pamēģināt. Šos aparātus šobrīd kaut ko var iegādāties Baltijas fotoservisā, BFS uz Brieža ielas 3, vai arī veikaliņš preces no Vācijas, Stallinas un Čaka stūra, vai arī vēl kaut kur. Gada tirgos nepērciet, gada tirgos jūs nevarat pārbaudīt, un bieži vien tur ir ļoti brāķētas preces, kurām ir daudz defekti, bet jūs ātrumā nepamanat, jo jūs ieraudzījāt straupes gada tirgu, wow, ir lietota fotokamera, es gribu nopirkt, un pēc tam ir vilšanās, tāpēc labāk tomēr es iesaku BFSā pirkt, ļoti pārbaudīts, ļoti forši modelīši. Tallinas ielā ir mazliet grūtāk ar to pārbaudīšanu, tur ir pašam kaut kas jāzina, ko jūs atradīsiet, bet katrā ziņā meklējiet labāk kaut ko foršu, kaut ko no Japānas, tur ir tomēr garantija, ka tas darbosies un tā tālāk. Ļoti forša vieta, kur iegādāties filmu kameras, ja jums ir daudz naudas un emocionāls brīdis emocionāliem pirkumiem, ir kamerastore.com, tepat Tamperē. Interneta veikals aprakstiņā linkus salikšu, kur var to atrast. Viņiem var nopirkt visu kaut ko foršu. Mazliet uzcenojums jāpiedzīvo, jo visas kameras viņiem ir pārbaudītas un tātad servisu ciklu izgājušas, tātad varētu teikt atjaunotas, un ja viņiem rakstīts, ka kamera strādā, tad kamera patiešām strādā, un tur ir milzīga izvēle, ko jūs varat dabūt, bet, diemžēl, ļoti ātri visu kaut ko izķer. Tātad tā ir šobrīd tāda laba aprite, kur var kaut ko gan viņiem pārdot, gan no viņiem nopirkt. Ja jūs gribat labu filmu kameru, tad šīs ir tās vietas, kur jūs to varētu meklēt. Kāpēc laba filmu kamera vajadzīga, kāpēc ne ar digitālo? Tas ir cits jautājums citam raidījumam, bet
Nu, kur jūs esat redzējuši šitādu digitālo aparātu? Nu, nav šitādu digitālo. Un tas ir tikai filma. Un tas ir forši, tāpēc foršējam ar filmu. Paldies, ka skatījāties. Like, subscribe. Un tiekamies nākamajā raidījumā, kad es jums kaut ko parādīšu laboratorijā.